Tātad es vēlos uzsaukt pirmo tostu. Tātad paldies jums visiem par jūsu atsaucību, paldies par jūsu darbību mūsu jaunā veikala atklāšanai Liepājā. Un vēlos jums visiem novēlēt labu vakaru. Izbaudiet un priecājamies. Paldies! Es arī gribētu teikt tostu. Lūdzu. Nu ko? Tātad mēs to esam paveikuši. Produkts ir izdevies. Un lai sievietēm labi lietojas, nu ko lai saka? Priekā! Un vispār nesaskaudu. Es iziešu pišķi. Es atvainojos, ka tas mazliet izjūt. Tā strādāt, un tā, jāiet tagad rādīt tā lejupslīdē līderi. Es vienkārši negribu. Labi, čau! Iekšā! Čau! Čau! Man, diemžēl, ir ļoti sliktas ziņas. Es saņēmu dokumentus, ka lejupslīde ir palielinājusies no pagājušās reizes kritiski. Un es nezinu, ko darīt vienkārši. Mums ir jāpamazina cenas par 30%. Varbūt tomēr vairāk? Nē, mēs neiegūsim normālu peļņu. Tā man ir jāsāk rīkoties, tas ir diezgan slikti. Ražotāji, viss. Es tev negribu redzēt ar tā. Tā. Čau, Anniņ! Čau! Nu, Anniņ, kāda jaunuma tev ir? Nu, nekas jau tāds nav, bet, drīz tas veikals atvērsies. Tas gan man nepatīk. Un varbūt es tev varu pastāstīt vienu noslēpumu. Nu, vispār man jau arī tā jaunā produkcija nepatīk. Bet, stāst, kas tev par noslēpumu ir? Varbūt tā, kā jau tu nojauti, tas būs par, produkciju un visu to. Tu tikai lūdzu nevienam nesaki lūdzu. Beigas taču nevienam nestāstīšu tādas noslēpumus. Tātad tu jau zini, ka mūsu jaunajā produkcijā ir avokado eļļa iekšā, bet es aizstāju ar vienu citu eļļu, kas ir daudz lētāka, un es varu ietaupīt naudiņu, un tev arī daļā dot, ja tu vēlies. Un ja tu gribi zināt, es ieliku alumīnija skābi iekšā. Nopietni, Anna. Un cik es varētu dabūt par to? Es vēl īsti nezinu, man ir jāparēķinā, bet tu esi ar manīm? Protams, kad es esmu ar tevīm. Tu zvani jebkurā laikā man. Labi, čau! Bet tu nevienam nesaki, labi? Protams, kad es nevienam neteikšu. Labi, atā, Anniņ. Čavalis, tu vispār zini, kas notiek te? Kas tad īsti notiek? Tu man var kaut ko paskaidrot? Protams, tev tas ir jāzina. Citādāk es tev nemazām nezvanītu. Anna, tavā kosmētikā liek sliktas vielas. Tad tu man tās lietas arī varētu pastāstīt, jo es tagad nesaprotu, kas notiek. Tas ir kaut kas svarīgs? Man Anna pazvanīja, un viņa pateica man tādas lietas. Man liekas, ka tu man nesi cauri, bet, piemēram, ko tu viņa liek tajā kosmētikā? Tu jau vari arī neticēt, bet viņi tavai kosmētikai liek alumīnijas skābi. Ja tu tā saki, es pavērošu viņu un pārbaudīšu kosmētiku. Labi. Tad es gaidīšu tavu ziņu. Atā. Čau, Andrej, klausies. Man tāds maziņš darbiņš ir. Tu varēsi man izpalīdzēt?
Ai, sakarā ar biznesu un tādā garā. Nu, negribas pašai tur rokas smērēt tā diži, varbūt tu man var palīdzēt. Anna sauc meiteni, jā. Pasako viņai mazliet līdzi un tad es tev došu ziņu. Vajadzēs arī novākt, es domāju, beigās negribas nekādas scēnas un tā. Jā. Labi. Jā. Paldies tev. Jā, konts tev tas pats, jā. Labi. Paldies. Mēs šeit visi esam sapulcējušies, lai pārunātu mūsu jaunā veikala atklāšanu Liepājā. Un varbūt jums ir ko teikt? Jauns veikals Liepājā, kas notiek strādāt. Paskaties, šeit meitenē no mūsu produktu ir piepampotas lūgas. Tas produkts ir vienkārši briesmīgs. Acīm redzam ir tas, ka reitingi krītās, tu redzi? Mums ir jāpamazina cenas. Kāda cenu pamazināšana? Tas nozīmē, ka mēs bankrotēsim. Ko jūs iesakāt darīt? Es iesaku par mīnus 30% celt cenas nost jau pirmajā dienā. Es iesaku strādniekiem palielināt algas, jo es domāju, ka viņi to ir izdarījuši algu dēļ. Es iesaku pārtraukt ražošanu un visus šos produktus, kas izraisa lūpu piepamšanu. Es domāju, ka mums ir jāpalielina obligāti algas, tāpēc, kad viņi taisīs produktīvā produktu. Halo? Labdien! Jā, viss paliek spēkā, Andrej. Nu, rīt ir tas pasākums, un tad vajadzētu arī rīkoties. Nevilksim garumā. 6 ir sākums. Jā. Jūs man pazaniet, tad, kad jūs esat klāt. Droši. Atalgojums būs. Izdaviet darbiņu un visu sarunāsim. Tieši tā. Jā. Visu labi. Paldies jums. Tātad es vēlos uzsaukt pirmo tostu. Tātad paldies jums visiem par jūsu atsaucību, par jūsu darbību mūsu jaunā veikala atklāšanai Liepājā. Un vēlos jums visiem novēlēt labu vakaru. Izbaudiet un priecājamies. Paldies. Es arī gribētu teikt tostu. Lūdzu. Nu ko? Tātad mēs to esam paveikuši. Produkts ir izdevies. Un lai sievietēm labi lietojas, nu ko lai saka? Priekā! Un vispār nesaskaudu. Es iziešu pišķi. Es atvainojos, ka tas mazliet izjūt.